Labdien! Kur šodien brauksim? Uz ceļojumu. Kur mēs lidosim? Uz Kipru, kur ir silts. Labi, tiekamies vēlāk. Jūs filmēja Elisa Sāviča. Īsā reportā. Nu, kā jūs jūtaties pirms ceļojuma uz Kipru, tētīt? Satraukts. Jā, satraucies. Par ko vairāk? Ar sīkajām jālido un par visām somām. Nu ko, izgājām kontrolīt? Jā, 4 somas un mēs izgājām. Esam gatavi doties... Ceļojumā uz Kipru. Jā! Aizietiņās! Aizietiņās, atā! Čau! Īdā! Emi! Čau! 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 Es teikšu, ka jūs bijat ļoti lieli malači. Jūs super uzvedāties lidmašīnā. Un ko tu vēl teiksi? Un es vēl teikšu, ka Emmija ir baigi skaistā džiksa. Un kā tu vēl teiksi? Es tevi mīlu. Un es tevi mīlu. Mēs esam ieradušies mūsu apartamentos. Vispār šeit ir skaisti. Sīkās arī ievērtē. Tā iziesim bišķi ārā. Te mums ir basēniņi. Labrītiņ! Čau visiem! Esam cēlušies, jauns rīts! Emi, čau! Paskatīsimies, pasties putniņš jau atlaidies. Paēdām brokastiņas, labrītiņ. Tā mēs te dzīvojam. Biju uz veikalu, cēlos agri. Viens pats gāja uz veikalu, sapirkt kaut ko paičānu. Pa pirmā diena īsti nesaprotam, kur var paēst. Tā kā šodien brauksim Pafosu, drusciņu apskatīsim. Un laikam arī mašīnu jau šodien paņemsim. Bijām plānojuši ņemt rītā, bet tā kā ar sabiedriskajiem te nav pārāk ērti, tad ņemsim jau šodien visticamāk. Emi, čau! Un tādam čau! Mums ir silts šodien forši. Iesim uz autobusu. Nu, ko esam Pafosas ostā. Nu, jau tuvojas vakars. Un meitenes arī ir aizmigušas. Tad ceļojot ar 2 bērniem. Un vieniem ratiem sanāk šādi, vienai jāguļ rokās. Droši vien darīsim tā, ka kamēr Edijs tur es iešu apskatīt to apskats objektu. Atnācām līdz šai vietai, paņēmām mašīnu, šādu. Šī vieta ir ļoti izdevīga un latvieši iesaka šeit īrēt mašīnu. Atsauksmes ir labas. Re, kur mazās čiepiņas. Čiepiņas, parādiet čau! Esam atbraukuši ar mašīnu līdz
saulrieta vietiņai. Tur augšā mēs dzīvojam, un šeit ir mūsu mašīna. Savukārt šeit būs brīnišķīgais saulriets. Re, kur meitenes jau iet. Atradām šo vietu. Sveikiņi, mums ir otrā diena. Paskaties uz manu aci. Edijam ir iekaisusi viena aci. Pilnībā. Jā, šeit mēs braucam uz zoodārzu. Skatieties, tur ir kalni un jūra, vides jūra. Ejam uz zoodārzu. Apkārt dzirdamas jau dzīvnieku skaņas. Vai ne mazais? Jā, paņem un skatieties, kā mutes vaļā taisa zivtiņas. Redziet? Vai? Zooloģiskajā dārzā patika, viss forši. Pēc tam laidām uz pamestu kuģi. Arī tur mums ļoti patikās. Maz gan foto un video, bet bija skaisti un super. Mēs pasūdzējāmies šim brīnišķīgiem saimniekam, kas tur iet tālāk par Edija aci. Ļoti sāpīgi, neforšīgi. Un viņš mums piedāvāja dabas medicīnu, kā lietot medu iekšā acī un tas palīdz, vai arī alveja vienmēr un visur. Edijs pamēģinās, jā, bet viņš tā darot, un tas ir viņa noslēpums pilnīgi visām kaitēm gandrīz. Principā ēdām ārpus mājas, izņemot brokastis. Šeit ir viena no vietiņām, kur bijām iegriezušies. Šeit bija diezgan padārgi, bet izmēģinājām, ko nebijuši, proti sīkā pamēģināja 8-kājīgi. Kur mēs iesim, balerīna? Emi, kur mēs iesim? Spēlēšanas. Mēs saģērbāmies un iesim basēnu. Jā. Ko tu saki? Good night? Sveikiņi! Kura diena mums ir Kiprā? Pēdējā. Nē, 3. No 5. Cik dieniņas palika? 2. Jā, braucam uz Afrodītas klinti vai akmenī. Un tālāk dosimies kalnā augšu uz tādiem rīktīgi tradicionāliem Kipras ciematiem, kur var izjust Kipras garšu visvairāk. Un tajā skaitā iespējams arī būs augstākais skata punkts vispār Kiprā. Afrodītas akmeņa apskatīšanas devāmies uz Kipras viducīti, kur apskatījām vecās pilsētiņas un ūdenskritums. Arī trāpījās pa ceļam. Esam atbraukuši Kipras augstākajā virsotnē, Mount Olympus. Un šeit ir sniegs, bet ļoti silts, nav jāģērbis īpaši citādāk, kā, man liekas, pie jūras, pie krasta. Vienkārši pasaka. Labrīt! 4. dieniņa. Mums te notiek vingrošanas paraugstundas aiz zietiņās. Klip, klip, klip. Dzirnāvīgas, hurrā, 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 hurrā. Labrīt!
4. diena Kiprā. Mēs braucām uz Lemosu vai Limosu, kā tur bija? Tad uz Lego. Uz Lego! Pirmā vieta, kur apstājāmies, bija sena pilsēta, netālu no Limasolas pilsētas. Pēc tam devāmies uz pašu Limasolu, pastaigājām tur pa tās promenādu. Protams, apmeklējām arī visus laukumiņus tūmā esošos un kārtīgas pusdienas ar brīnišķīgu skatu. Pēc pusdienām aizbraucām uz netālu esošu Lego atrakciju parku. Iztrakojāmies tur, vairāk jau mazās, un tad jau laidām mājās. Pēdējā diena. 11. izvērcāmies no viesnīcas, tagad atbraucām uz Papusas ostu. Un paēdam saldējumu, pačilojam, šodien ļoti silts. Un tad jau mājās. Te jau esam lidmašīnā, pacēlušies, laižam mājās, saguruši, bet ļoti priecīgi. Tiekamies citu reizīti.